Entuziasma pilnais Lielbritānijas Latviešu studentu apvienības ģenerālsekretārs Rihards Kols sadarbībā ar Latviešu Nacionālo padomi sestdien Londonā notikušās Latvijas kultūras dienas idejas autors un līdzrīkotājs pats vēsta mums par šo norisi. Šis ir mazs veltījums Lielbritānijas sabiedrībai no lielas, dziedošas un dejošas nācijas Latvijas. Par pašu pasākumu ar prieku varu teikt, ka šajā pasākumā piedalās kopā vairāk nekā 100 dalībnieki, kas pārstāv gan latviešu deju kopus, gan korus. Un viss kā viens uzstājās brīvprātīgi un ar vislielāko entuziasmu un prieku. Ir īpaši ar tādai, kas dod savā ziņā Lielbritānijas sabiedrībai dziļāku un skaidrāku izpratni par to, kas ir Latvijas kultūra. Man pasākums ļoti patīk, īpaši tā iespēja, ka Londonas centrā var patiešām sarīkot latviešu svētkus. Es domāju, mēs esam spējīgi to darīt un ar vai bez valsts atbalsta. Ne jau valsts atbalsts ir galvenais ir paša griba. Un tas ir tikai pateicoties tam, ka ir atkal iebraucēji no Latvijas, ka ir jauni cilvēki, kam ir jauns spārs un jauna enerģija un jauna vēlēšanās kaut ko kā sākt darīt. Tas jau ir pozitīvi, kaut kas tāds pirms dziesmu svētkiem uzlādēties jau iepriekš ar emocijām un tā, tas jau ir jauki, vai ne?